Mums bija divi gadi ar vērtspapīra tirgus kāpumu, ļoti foršiem rezultātiem. Trumps nonāk amatā, lai viņš noturētos ilgi un būtu labs imidžs. Tā ir mana teorija. Viņam vajag kāpumu. Bet, lai būtu vēl kāpums, 4 gadus nav iespējams, vai 6 gadus pēc kārtas. Līdz ar to iespējams kaut kādā veidā tiks risināts tas, lai vilks paēdis, kaza dzīve un viegls smilts ganiņam. Jūsu teorija tālāk attīstās ar kaut kādiem arī tur ir tā sazvērestība teorijas par dolāru kursiem, kā tur dolāru kurs pret eiro, pret kaut ko nomainās. Ja investori gribēs palikt ASV tirgu, viņiem būs jānopērk dolārs un jāturpina. Mēs redzam, ka dolāra vērtība pavainājās, bet viņa nepavainās katastrofāli. Mums bija tāds koridors 1,05 eiro līdz 1,15 eiro. Mēs tur dzīvojām ar Trumpa ievēlēšanu, dolārs palika spēcīgs un tagad atgriezās atpakaļ šajā koridorā. Tā kā tur kaut kādas tādas spēles. Tad ir jāpārdod ASV vērtspapīri, jāpārdod dolārs un jāatgriežas kur. Un, pirmīt mēs runājam par Latvijas tirgu. Ja, Latvijas tirgus 500 miljonu kapitalizācija. Nē, sajaukšu līdās. 5 miljardi bija lietuviešiem, Igauniem, mums bija 500 miljoni. Ja, tā kā tai naudai mums nav kur atgriezties. Eiropā arī tas tirgus kapitalizācija nav tik liela, lai tā nauda atgrieztos tagad un pēkšņi barotu Eiropu vai Āziju. Bet pabeidzot to jūsu prognozēšanu, kas šobrīd ir ļoti nepateicīga padarīšana, bet tomēr tad tā versija lielas problēmas, bet cik ātri viņas iestājas pie sliktā scenārija? Es domāju, ka neviens ASV nav ieinteresēts lielās problēmās. Grib ar šoka terapiju sakārtot kaut ko ārējā tirdzniecībā sev par labu un grib arī, lai, piemēram, vērtspapīra tirgi negāžās ilgtermiņā. Tā kā jautājums, kā viņi izlavierēs to un kā viņi sakos līdz situācijām, ko darīs. Pagaidām mēs redzam, ka ar vienu tvītu palīdzību var akciju tirgu atgriezt pozitīvā teritorijā un ar citu tvītu nogāzt atpakaļ lejā.